Es saprotu, ka Latvijas mednieku asociācija ir iesaistījusies baigi interesantā projektā, kas saucās Vienota aļņu pāraudzības sistēma Igaunijas Latvijas teritorijā. Linda, īsi Mūsbelt. Tas ir Mūsbelt. Starp citu arī Interreg projektā viņi pazīst kā Mūsbelt. Jā, mēs esam šādā te projektā, kā Latvijas mednieku asociācija iesaistījušies un ceru, ka tas nesīs arī zināmas augļus. Ļoti foršs pētniecisks projekts. Kā tas vispār plānojas notikt un cik tas ir nozīmīgi Latvijas medniekiem un kāpēc tas vispār ir vajadzīgs? Nu kā, nu... Mums pēc tam būs intervija ar Mārtu Saklauru, kurš noteikti. Arī ir patiesībā... Viņš dos izvērstāku to skatījumu, jo viņš ir tas, kurš arī ir galvenais projekta vadītājs, iniciators un idejas autors. Jā, bet tā. Tagad tu pastāsti to, kas ir no Latmas viedokļa. Mēs, kā Latvijas mednieku asociācija, esam ar prieku iesaistījušies arī šajā projektā, jo principā, kā mēs saprotam, par aļņiem vispār nekas nav nekad darīts Latvijā. Nav viņi pētīti tādā līmenī. Bišķiņi. Nē, es nesaku, ka pilnīgi nav. Bišķiņi ir, protams, ka bišķiņi ir, bet šādā līmenī nav nekad. Ja? Tātad pētīt aļņus, uzlikt viņiem GPS siksnas, skatīties viņu pārvietošanos, viņu dzīves gaitas, kur viņi iet, kā viņi iet, kur viņi staigā, ko viņi dara, pētīt, analizēt un izdarīt secinājumus. Ja? Mēs zinām, ka pēdējos gadus ir liels problēmas ar aļņiem, kā runā mednieku sabiedrībā, un to var redzēt. Ja mēs apskatāmies uz valsts meža dienesta oficiāliem datiem, tad mēs redzam, ka patiesībā pēc tam, kad sāka ļoti intensīvi medīt un palielināja limitu, aļņu skaits ļoti strauji iet uz leju. Tur, es domāju, ka ne tikai medīšana pie vainas, tur arī lielo plēsēju kaut kāda ietekme, biotopu izmaiņas, bet mums šobrīd pašlaik ir tikai pieņēmumi. Mēs dzīvojam pieņēmumos, un otrs, tur ir ļoti daudz dažādu faktoru. Ne jau tikai tas, ka iet uz leju, kad, piemēram, tā kā tu saki, viņus, kā lai saka, izmedīja lielie plēsēji un vēl kaut kādi citi faktori. Plus arī faktors, ka paši mednieki arī medīja. Kādus mēs nomedījam tos alnīšus? Cik vecus, ja? Faktiski ragi ir, zandels pa gaisu, viss, sveiki, ja? Kā mēs medījam. Redz, ar stalbriežiem mēs esam vairāk vai mazāk par šiem entajiem gadiem esam tikuši skaidrībā, un mēs ļoti labi zinām tagad, un esam faktiski speciālisti gan katrs, kā tad jāmedī stalbrieži, bet paļņiem. Aļņi ir vienmēr tā atstumta kaut kā maliņā. Ar alni patiesībā ir visādi mīti. Tas lielākais mīts ir tāds, ka ko tad es savās mazajās medību platībās to alni tur varu taupīt, viņš aizies pie kaimiņā un būs zandals pa gaisu. Un tas ir lielākais pieņems. Kaut gan es zinu, es pat runāju, aizvakar vai vakar es runāju ar Kasparu Dukaļski no Drustiem. Un viņi ir sākuši jau pietiekami efektīvas sarunas ar apkārtējiem kolektīviem par to, ka viņi līdzīgi kā Kurzeme attiecībā uz briežiem, viņi ir vienojušies jau ar vietējiem kolektīviem par to, ka tos perspektīvos mēģinās medīt jau lielu pieaugušu, nobriedušu bulli vai tos pašus mazākos. Un lai to izdarītu, ir vajadzīgs zināšanas. Lai iegūtu zināšanas, ir vajadzīgs ļoti labs un apjomīgs pētījums, kur pēc tam viņš rezultēties kaut kādā noteiktā papīra kaudzītē vai ne, prezentācijās, semināros un apmācībās. Un tas viss ir ieplānots šajā projektā. Un bez šiem te video, kuros mēs par šo projektu stāstam, nākamā vai aiznākamā gadā vai turpmākos 2 gadus būs arī būs semināri arī noteikti. Kolektīviem. Nākamais gads būs droši vien tā intensīvāk, es teiktu. Un aiznākamais gads skatīsimies, kā sanāks, bet principā mēs arī kā no asociācijas puses, tad mēs nodarbosimies arī, kā jūs redzat, šis arī viens no mūsu darbiņiem, tad stāstīt par šo mums ar Lindu, un tad attiecīgi būs arī semināri, apmācības semināri un viss. Un tur neesam tikai mēs iesaistījušies, arī citas organizācijas, to arī Latvijas mednieku savienība. Igaunijas mednieku savienība, Silava, Biors arī bija, vai nebija? Nē, Silava izpētes kaut kāds institūts Igaunijā, tur tā kā diezgan plaša tā sadarbība. Jā, šis ir starpvalstu sadarbības, teiksim tā, projekts mūsu Latvija kopā ar Igauniem. Un tagad par šo projektu vairāk pastāstīs
iniciators, idejas autors, Aļņu advokāts, kā viņu nodēvējuši, Mārtis Saklaurs. Un jā, tā intervija ir podkāstu šā garām ietveros arī visu podkāstu skatieties Žurnāla medības YouTube kanālā, bet šeit ir fragments tieši attiecībā uz Mūsbelti. Kopā sanākot Latvijas interesantiem un Igaunijas interesantiem, kuram ir arī Aļņu mīlestība. Mums ir kopējs projekts Mūsbelti. Mūsbelti ir Aļņu siksna? Siksna, josta, josla. Pareizi būtu, ja mēs runātu par siksnu ap kaklu, tā būtu color. Bet šī stāstā es jautāju vīriem, vīri saka, tā ir josta, kas mūs savieno. Tik dziļi, jā. Jā, ir ļoti dziļš tas stāsts. Filozofisks. Ir filozofisks, bet kopā sanāca abas divas mednieku organizācijas Latvijā, Mednieku savienība un Latme asociācija, Igaunijas mednieku savienība, jā. Tartu universitāte, EMU, Silau Mežzinātnes institūts un es ar Dabas izstrādes institūtu biedrību. Mēs salikām visus spēkus kopā, jaudu un nostartējām projektā. Un mums projektu apstiprināja, un plāns ir 40 aļņas aprīkot vai uzlikt kaklā GPS siksnas. Pa visu Latviju vai tikai kaut kur 20 Latvijā, 20 Igaunijā, 15 no tiem būs Limbažu novadā, 15 Pērnaus novadā apriņķi, un 5 būs vai nu Kurzem, vai Vidzem, vai Dienvidu Igaunija un Sāremā. Tāds ir plāns. Un ko jūs tur mēģināsiet atklāt vai saprast, vai mērķis kāds tam projektam ir? Mērķis saprast, tas, ko jau sarunas sākumā teica, cik lielā teritorijā vai kā uzvedās un dzīvo Alnis. Lai mēs saprotam viņa teritoriju, cik liels ir tas dzīvoklis. Ja mēs skatāmies uz Dienvidu Zviedriju, mums ir skaidrs. Ja mēs skatāmies uz Ziemeļu Zviedriju, tad mums arī skaidrs, cik liela tā areāls ir no 50 līdz 100 tūkstošiem hektāru. Bet tad, kad es šos datus atvedu, piemēram, uz Kuldīgu, tas saka, ko tu man runā, mums ir savi aļņi, tie Zviedrijas aļņi. Līdz ar to paši mums ir jābūt informācija par saviem aļņiem. Igauņi, pēc saka, 10 aļņiem jau ir ievākuši datus. Interesanti, tur ir ko papētīt, bet mums pa Latviju tā zināšanas ir vājas. Tas no tā Gunārs Skribs pētījuma mēs redzam, ka tie 20-30 km aplis, tas ir tas, kur viņš dzīvo, bet mums vajag vēl precīzāk. Tas, ko mēs vēl gribam pielikt klāt, tā ir, protams, medniecība. Un tā ir prioritāte, lai medniekiem var skaidrot un runāt un uzrakstīt gan aļņu apsēšanas stratēģiju, gan aļņu apsēšanas plānu mazākā lokālā teritorijā. Otra lieta, mēs šos datus liksim kopā ar mežsaimniecību. Jā, to jau nevar aizmirst. Saruna sākumā stāstīja par stirnām, par stirnu problēmām, ēšanu, rapsi un tā tālāk. Mednieki man jautāja, es esmu izpētījis arī tos jautājumus, ko jau zinātne atbild. Alnim un briedim dažādi kuņģi un dažādas tolerances pret gāzēm. Briedis vieglāk tiek galā, alns grūtāk. Jā, alns ir iemācījies ēst rapsi Latgalē un tā tālāk, bet tas nozīmē, ka viņš taisnā ceļā, lai savu problēmu risinātu kuņu, viņš iet uz mežaudzēm, bojā mežaudzes. Tad šos datus mēs gribam salikt kopā ar mežsaimniecību, arī lauksaimniecības datus salikt kopā, lai mēs varam iedot kaut kādus tālākus izpratnes zemniekam un mežsaimniekam, kā saimniekot, kā sadzīvot raunu, ko sēt, ko nesēt, ko stādīt, ko nestādīt. Un ceturtā lieta, mēs gribam salikt kopā ar satiksmi. GPS siksna katru stundu mums dos datus. Katru stundiņu. Un mēs šobrīd jau no tiem Zviedrijas datiem, Norvēģijas datiem redzam, ka ir pīķi stundas, kad alnim ir aktivitāte. Tie ir 6:00, vakarā. Viņa klimata joslā, viņa laika joslā. Kā būs mums, to mēs vēl precīzi nezinām, bet ir kaut kādas aktivitātes. Un tās aktivitātes ir principā 1:1 brīži, kad cilvēki dodas uz darbu. Aha. Tātad viņš šķērsos ceļu, un mēs gribam sagatavot arī informāciju satiksmes organizētājiem, ceļu tīklu plānotājiem, būvētājiem, kā sadzīvot raunu un tā tālāk. Piemēram, Rail Baltica kontekstā. Tieši rakstu Rail Baltica, jā. Jā, es rakstīju plānotājiem, projektētājiem, uzrakstīju vēstuli, kā tiks ņemti vērā šie aļņu pārvietošanās koridori vai virzieni, bet un vai tiks būvēti biodukti, diplomātiski var teikt, viņi man palika padzert ūdeni. Tas vēl bija pirms stāsta, ka bija jāsamazina budžets. Tātad
gribu ticēt, ka tur nekas netiks darīts dzīvnieku labā. Tādā projektā jau vien varbūt kāds tilts tiks pabūvēts plašāks, lai pa apakšu viņi izlīst cauri. Tā Latvijā tiks uzbūvēts lielākais brieždārs starp jūru un dzelzceļu. Jā, tieši par to es arī gribēju prasīt, jo tas stāsts jau ir par to, ka no vienas puses tieši par briežu stāstu un pirms tam arī aļņu, bet tagad tos briežus mēs jūtam daudz izteiktāk, jo arī attiecībā uz alni bija stāsti, ka visu noēd, jāmedī vairāk, tad mēs redzam, ka ir uzskaitē baigais kritums un alnis un stalbriedis interesē tikai tad, kad tas ir kaut ko apēdis. Kamēr tas nevienam neko nav apēdis, nevienam tas dzīvnieks neinteresē. Tieši runa par Rail Baltiku, par ekotiltiem un vispārējo. Arī tad jau uz ceļu viņš iznāk ārā. Tad arī sāk arī. Apdrošinātājiem interesē un tā tālāk. Bet tas ir tieši saistīts, tā kā ārpus medniecības, tas ir saistīts tikai un vienīgi principā ar ekonomiskajām interesēm. Jā, precīzi. Naudas nav, nedomās vispār par to, kā taisīt ekotiltus. Un viss. Norvēģi ir izrēķinājuši, cik viņiem maksā katrs cilvēks zaudēt sabiedrībā vienu cilvēku, tie miljoni. Un tad viņi domā, kā, piemēram, tos miljonus nokompensēt, lai salikt zīmes visādas ar mākslīgo intelektu un ar algoritmiem, lai brīdinātu cilvēkus un nekļūt par nākošajiem aļņu mērķiem. Tu tiešām tici, ka, ja jūs iedosiet rekomendācijas lauksaimniekiem un mežsaimniekiem, piemēram, tur tādā meža ielokā nevajag sēt rapsi, jo tad mežsaimniekam aizies un noēdīs to jaunaudzi. Jo mēs, cik esam diskusijās runājuši, mēs tieši šim jautājumam esam arī pieskārušies attiecībā uz stalbriedī. Jā, uzklausa it kā, bet tāpat tas teksts ir, tu jau man neteiksi, kur man un ko un kad man sēt un stādīt. Tā kā... Es negribu nevienam neko pārmest un teikt, ka nekas nestrādās, bet mums vajag to zināšanu apjomu uzkrāt. Es tev izstāstīšu, ka, piemēram, rapšu malā audzēt vai, principā, priežu jaunaudzes malā sēt rapsi, nav gudrs. Ja? Bet tas ir mūsu sajūtu emociju līmenis. Ar šiem datiem mēs varam parādīt ar ciparu formātā, ka tā tas notiek. Kad tas alns aiziet uz lauksaimniecības kultūru, viņš uzreiz iet pie riežu jaunaudzē, lai kompensētu to kaut kādu. Mums vajag cipara formātā, lai var ticami. Šobrīd emociju līmenī mēs te kliedzam viens uz otru. Nē, protams, bet ja mēs saprotam, ka mežsaimniecība ir ilgtermiņa process, tad lauksaimniecība ir, šito gadu es iesēju rapsi, citu gadu tur cenas mainās, tad būs kvieši, tad citu gadu vēl vis kaut kas, un tad lauksaimnieka reāli tiešu darbību rezultātā mēs arī pēc tam redzam sekas mežā, un pēc tam pie visa vainīgs, kā tu saki, ir alnas briedis. Jā. Kaut kāds aburtais loks sanāk, manuprāt. Nē, neviens zemnieks nestrādā, vai tas ekonomiskais... Labi, ir kaut kādi mazi zemnieciņi, kam ir 20-30 hektāri, bet tie, kas nodarbojas ar rapšu audzēšanu, piemēram, rapšiem, ja, tur ir 200 plus hektāri. Viņiem ir auga seka, auga maiņa, viņi to ievēro par gadiem, viņiem tas būtiski ietekmē ražu kvalitāti, apjomu. Un tad ir tās kaut kādas pāris vietas, un tas nav viņos 200 vai 2000 hektāros visur priež jaunaudzes blakus. Tad tanīs kultūrās, tanīs vietās viņš, protams, var sēt kaut ko citu vai kaut ko ievērot savādāk. Viņi to darīs? Tas to nedarīs. Vienkāršāk viņam ir pateikt, palieliniet nomedīšanas apjomu. Viss, paldies uz redzēšanos. Jā, redzot arī Zemgalē šobrīd, kad, piemēram, pagājušajā gadā aizved man uz vairākām vietām, kur zemnieki, tie, kas ķīmiķo nepārtraukti, sēja starpkultūru. Tur ir vesela virkne, rutki, kas tur ir, sineps un tā tālāk, ko viņš rudenī iesēja. Tā zāle auga masa bija vēlā rudenī vēl šāda, kur tas cilvēks barojas, ēd, un viņš neiet postīt ziemājas. Šis zemnieks nepārmet medniekiem, ka tagad viņam ir visi ziemā ir apši izpostīti un visi kvieši izpostīti. Tie dzīvnieki dzīvoja viņa sētajā starpkultūrā, tad 20 vai 40 hektāros, precīzi neatceros, buku neredzēja nemaz tur. Zāle milzīgs augs, ne zāle, bet veģetācija biezā slānī, un viņš viņu jār kaut ko jār rudenī, kaut ko agrā pavasarī tur jār. Tad
tik precīzi nezinu, bet tā viņa tā bet tas, bet principā, bet viņš meklē risinājums. Viņš meklē risinājumu un fantastisks risinājums. Un tur tādā konkrētajā vietā, ko man parādīja, tas zemnieks kopā normāli sarunājas ar to mednieku. Kāpēc tur, kur mēs redzam, tur, kur ir sarunas, kur sarunājās mežsaimnieks ar lauksaimnieku, ar mednieku, tur arī ir tie risinājumi, un tur tās problēmas nav tik samilzušas. Tur, kur nerunā un rāda viens uz otru ar pirkstu, tur tās problēmas ir vienkārši milzīgas, bet tas attiecās uz jebko. Gan jebkuru tēmu, ne tikai Alna medniecību. Jā, arī uz kolektīvu attieksmi, uz attieksmi starp komunikācijas starp dienestiem un medniekiem. Tas uz visu attiecās. Tur, kur nerunā, tur ir problēmas. Tur, kur nerunā, tur ir problēmas. Tur, kur runā, tur ir problēmu. Problēmas varbūt ir, bet ir risinājumi. Un tādā Āņu projektā mēs uzzināsim, cik lielā teritorijā mums ir jārunā. Varbūt mums nevajag saldrījus un sejas medniekiem runāt, bet varbūt mums vajag vienkārši pagastu ietvaros runāt savā starpā. Un tad mēs nonāksim jau pie konkrētiem cipariem lielumu, cik liela tā teritorija ir. Cik ilgi tas projekts turpināsies, cik ir paredzēts to darīt? Principā plāns ir tāds, ka Siksnām jābūt 2 gadus, pilns 2 gadus vajadzētu būt kaklā. Varbūt kaut kas būs ilgāk, varbūt būs kaut kas mazāks periods, atkarībā no tā, cik veiksies un kā neveiksies ar apsiksnošanu. Plāns ir šī ziema sākt. Ir juridisks nianses, lai līdz tām Siksnām tikt. Tur nav tik viss vienkārši. Visiem liekas, ka viss ir vienkārši. Tas nav privāts finansējums, līdz ar to pašu tas ir publisks finansējums. Ražotājiem ir gana garš periods, lai viņus saražot un tā tālāk. Tā kā tie nav vairs mani jautājumi. Es gaidu Siksnas, zinātnieki gaida Siksnas. Ir vesela virkne lietas. Mēs šobrīd strādājam pie atļaujām. Atļaujas arī tās viss ir administratīvi jānokārto. Tagad izstāst man, kā jūs Siksnas uzliksiet? Kāds rodeo tur būs? Siksnas, kā mēs uzliksim? Siksnas Norvēģijā, Zviedrijā liek no helikoptera, pielido atklātā vietā un uzšauj. Jā. Uzšauj, iemicina un tā tālāk. Arī ar trankvilizatoriem. Dienvidos, kur ir mežaudzes lielāks, tās atkal no kaut kādām lokācijām. Tieši tāpat. Bet, principā trankvilizē. Iemidzinā, pēc tam ir otra zālīte, viņi pieceļ kājās. Kā jūs zinat tās devas? Priekš tam ir vetārsts, priekš tam ir atbildīgi cilvēki, kuri ir certificēti un tie ir pie projektam. Cik šitādās situācijās aiziet bojā? Ir kaut kādi dati, vai neviens par to nerunā? Neviens par to nerunā. Matemātika droši vien būs pēc tam konkrēti, bet pirms projekta, protams, sagatavojoties ar virkni vetārstiem un ar profesionāļiem ir runāts. Šis te bija tāds risks faktors, mums viņš jāņem vērā. Mēs arī katram individam, tieši tāpat kā zālēm. Anesteziologs vai tā tālāk viņš lieto. Un nereti arī cilvēki paliek uz tā galda. Tas nav nekas. Jā, bet tu Alnim nevar pieiet paklāt un paprasīt, kā ar tevi ar asinsspiedienu, bet paprasot par cilvēkam, viņš arī paliek uz galda. Ja? Tā kā to mēs risku nevar izslēgt, bet ar tiem vīriem, ko mēs runājuši un kuri ar aļņiem ir strādājuši, nav bijuši negatīvi rezultāti. Tas ir, protams, mēs zinām. Tie, kas brieždārzos strādā un regulāri midzina, braucat pie viņam, runājat un skaties, cik daudz viņš riskēs savus briežus nonāvēt šādā veidā. Mēs ļoti, ļoti maz daļiņu no kopējā āļņu populācijas vai Igaunijā aiztiksim, tā kā super maz no tiem 20,000 Latvijā, 10,000 Igaunijā, 30,000, 40 aļņus mēs mēģinām iemidzināt, aprīkot, tas ir praktiski nekas. Uz katru gadu uz ceļiem tiek nobraukti daudz vairāk aļņi. Par to nelaimes gadījumu vai miršanu zooloģijas pētījumos vai ihtioloģijas pētījumos. Viena lieta ir, mēs Alni aprīkojam ar siksnām, viņš dzīvo, mums būs funkcija atbrīvot viņu no tās siksenes, bet, piemēram, zivju pētījumos vienīgais veids, kā zinātniekam uzzināt datus, kā tā zivs ir augusi, ir viņu nonāvēt, respektīvi zvejniekam noķert un iedot pētniekam. Piemēram, Biors, cilvēki, kas pētā zivis, ir ar maziem tādām zīmītēm samarķējuši storas. Ielaid Daugavgrīvā, viņš tagad dzīvo storas Rīgas jūras līcī. Zvejnieks man piezvan, viņš saka, klausies, noķēr stori. Es saku, kur centrāla tirgu? Viņš saka, jūrā noķēr stori, ko man darīt, kur man jāslēp un kur es nedrīkst stāstīt. Es saku, klausies, ir tāda zaļa zīmīte pie spūriņas un rakstīts Bior. Viņš saka, pagaidzi, paņemšu brilli. Viņš apskatās, ir
Es saku, ļoti labi. Paņem šos datus, noziņo bioram, tas pētnieks, kurš pēt tās stors, viņš to visu uzzinās. Tāpat arī jebkur citu sugu. Kad tas fakts ir noticis, var ievākt datus pa viņu un tā tālāk. Kam jūs liksiet? Govīm, buļļiem? Pieaugušiem dzīvniekiem. Lai nemainās kakla diametrs, tas, kas nāks pretī, to mēs marķējam. Bet, pēc tam kā dabūt nost. Jo patiesībā atšķirās jau tas dzīvoklis atšķirās. Jā, ko es sāku runāt, ir par to, ka tas areāls jau atšķirās govī, tad, kad tā ir bez teļiem, tad, kad tā ir grūtniecības otrā puse, tad, kad tā ir teļi, un atšķirsies arī bullim atkarībā no sezonas, no riestā, vēl kaut kas, jo tur tie dati ir nenormāli atšķirīgi, nezinu, no pilnmēnesis, no mēnesis fāzes, Merkūrs retrogradā vai es nezinu ko. Bet tas būtu nenormāli daudz interesantu datu, ka tu vari savilkt kopā un beigās saprast, jo mums jau ir tik nenormāli daudz pieņēmumu par tiem aļņiem. Stāvbrieži izspiež aļņus. Viens pieņēmums. Jā. Ragi Kurzemē, Zemgalē aļņiem ir daudz mazāki nekā Vidzemē, Latgalē. Jo lielus ragus, ir viedoklis, ka ģenētiski tādu lielu ragu Kurzemē, Zemgalē nav. Ir tik nenormāli daudz visādu... Mūžam divniecīgs, ja? Jā, tas ir. Nekas cits jau tur nekas neizaugs. Ir nenormāli daudz mītu un pieņēmumu, un es domāju, ka tas būtu nenormāli vērtīgi tādu informāciju apkopot, pēc tam iepazīties. Un es domāju, ka tur būs pa kaut kādiem datiem tāds pilnīgākais wow efekts, ka tu patiesībā tu varbūt pats jau pētot to alni domā, ka ir šitā, bet ir patiesībā savādāk, jo es arī kaut kāds pētījums lasījis, mums arī bija žurnālā Medības kaut kas publicēts par to, ka patiesībā arī stalbriežiem un govīm tās teritorijas nav nemaz tik lielas, kā mēs iedomājamies. Jā, precīzi. Tā ir. Un, par ģenētiku, par to, kāpēc Kurzemē lieli ragi, Vidzemē mazi un otrādi. Šī pētījumā mēs to nedarīsim, bet šobrīd Silavas ģenētiķi Daina Runģi jau mēs esam pārunājuši, ka mēs no šiem eksemplāriem, kurus mēs marķēsim, mēs ievāksim ģenētiku. Tā būs privāta iniciatīva, jo tas kaut ko maksā. Protams, tas nenāk. Tas nebūs par medniecības naudu, tas būs man atkal personiskā interese. Vai Kuldīgas un Liepājas alnis ir brālēni, un vai kādi ir Kuldīgas alnim sakars ar Stokholmas alni, cik viņi tāli viens no otra ir. Tas mums iedos skatu un atbildes, jau sāks dot atbildes, kuras es arī nezinu. Kāpēc alnim 5. gadā Zviedrijā ir tāda lapsta, un mums 5. gadā ir kaut kādi trīnieciņš, ķeburiņš tāds neliels. Kāpēc? Vai tā ir tuvriedniecība, vai tā tālāk? Es tikai varu šobrīd kaut kādas hipotēzes izteikt, bet tas nav ticami. Un vēl viens aspekts ir, tagad mums ir sēta, jo visu laiku jau ticēja un runāja, ka tie lielie Latgalē tiek nomedīti, tāpēc, ka ir ienākuši no kaimiņu valstīm, tagad uztaisīt sēta, kā tas vispār ietekmēs to mūsu vietējo populāciju kā tādu. Tur ir ļoti, ļoti daudz jautājumu. Lielais paldies, mazais. Sāku pa priekšu paldies. Lai varētu aļņus apsiksnot, mums ir jāprasa atļauja Valsts meža dienestam, mums ir jāprasa PVD. Un tik tālu, cikmēr mēs vēl nav tikuši uz atļaujām, abas iestādes teikuši ir, ka viņas grib datus. Viņas grib arī abas zināt. PVD pateica to, ka viņi grib zināt, piemēram, ja Igaunijā kaut kas notiekas ar alni, vai tas alnis var atnākt uz mūsu pusi. Tāpat arī Valsts meža dienests teica, ja būs dati, mēs varēsim daudz kaut ko korektāk un precīzāk iedot. Tā kā no tām iestādēm ir bijuši pozitīvi signāli, darbojamies, domājam un mīlam alni.